Labrīt! Šodien ir 28. augusts un ir tēma nastas atvieglošana. Tā sākšu, jo zinu, ko tu tur pārslēgsies. Nu tā, ko es tur mainīšu kārtību. Es sākumā jutos, es domāju, ka esmu dusmīgs. Tāpēc, ka pa daudz ēdu to trekno jaunlopa celi. Baigi treknis, bet garšīgs, ļoti garšīgs. Un svars nāk klāt, tāpēc dusmīgs. Jo, ja svars ir mazs, es esmu automātā jau roteļīgs. Tāpēc es dusmojos. Bet tā, vēlāk paliku. Sāku raidījumu filmēt. Uzmanīgs tikko paliku. Un vispār esmu jasmīns es esmu, jo bildēju bildītes tagad. Es gribu taisīt to logo. Un, zinu, padomāju, kad esmu. Tas man nepatīk, un es nemāku tā īsti, zinu, ja kā cits nobildēt samaksāt naudu, tad pateikt labi. Es zinu, ka pats tad nevar izvēlēties. Neizvēlīgs esmu. Neizvēlīgs, bet visā visumā pateicība, mīlestība. Aizmirstu sākumā pateikt. Pateicība, mīlestība. Nu, nekas tagad pateikšu. Koči tā jāceļ rokas, tas ir treniņam augstāk, jo durvis te ir durvis. Durvis tieši. Lai sirstiņa sanāk. Ot tā. Un es te pierakstīju nastas atvieglošana. Es tur nedomāju runāt, zinu, par to, kas tur jārunā ir, bet es izdomāju, ka es runāšu, es mācos atpazīt cilvēkus un necenšos viņus mainīt. Un līdz ar to man nastai būs atvieglota. Es tiešām sāku atpazīt cilvēkus. Es uzjautrinos no tā, bet man jau kas ir, kad es esmu ļoti sarkastisks. Bet es tā padomāju, es jau tāds drīkstu būt, ja, piemēram, cilvēks kaut ko, es jau redzu, ka viņš ir startā tāds, kaut kāds jocīgs mazliet. Es taču drīkstu, krieviski paģaboķi, sarkastisks būt. Visu laiku man dzīvēs kā komentātors, man ir ko visu laiku kādam pateikt. Man tas pilnīgi neinteresē, vai viņš tur, piemēram, nabadzīgs vai bagāts vai kāds vienkārši cilvēks, ja viņš ir jobnutīs, es varu būt sarkastisks. Ja viņš ir normāls, es cenšos uzreiz arī būt ļoti normāls. Un es mācos atpazīt cilvēkus. Laikam es tā daru, ja man ar to cilvēku, vispār nav jādraudzējas, labāk nedraudzēties nekā draudzēties, tad es, zinu, kaut kā varētu pat tā kā, bet tāpat interesanti visā visumā, un es jau necenšos mainīt. Bet es tā populāri zinātniskos raidījumus skatos, un ir tā, kad var mācīties, noteikti tikai man tā ir, citiem tā nav domas tādas, bet nosaka ļoti daudz tas, gēni, kādi ir gēni, es nezinu, kā viņi tur visāds kļūdiņas, kaut kas tur, ir arī teiciens, ābols no ābeles tālu nekrīt. Un es domāju, es nedomāju, bet es arī, man apziņa tā domā, 100% apziņa tā domā. Un, liecinājums tam ir, vai pat virs ģēņie, es skatos populāri zinātniskos raidījumus, un cilvēks var skolā visi desmitnieki būt, mācīties, es nezinu par ko, bet ap 20 gadiem jau sāk nākt ārā, tas iedzimtais sāk nākt ārā. Protams, kad viņš var izlikties, kāds viņš tur ir, piemēram, ja tur deputāts vai ministru prezidents, kādam viņam jābūt, tādam jābūt, tā jau nav viņa dzīve.
Viņš vienkārši tajā darbā ir tādu viņu redz, bet viņš jau patiesībā var būt savādāks. Mans spilgts piemērs ir, kad mājdzīvnieks pārņem īpašības no saimniekiem vai no tiem cilvēkiem, ar kuriem viņš dzīvo kopā. Un es agrāk vēroju, cits tāds suns iet paklausīgs blakus, tāds vispār zinu, tu tāds. Tad es padomāju, tas cilvēks ir tāds arī, tāds kārtīgs, tāds zinu, ko dara. Un vienreiz redzēju, meiteni tad kārtīgi, es zinu, un tas suņuks tur skraida, zinu, bet viņi skrien krosu, zinu, cenšas katru rītu zināmā laikā, tik kārtīgi cenšas būt, un zinu, bet tas suņuks tāds skraida riņķī. Un viņa patiesībā nav nemaz tāda, viņa ir tāda jautra, rotaļīga, nodod, dzīvnieciņš nodod viņu. Un tāpēc jau es arī... tas būs manas nastas atvieglošana, man jābūt tādam, kāds es esmu. Un, ko es darīšu? Robežas, man liekas, man nav problēmas ar robežām. Es tur palasīju ar visādus tekstiņus. Es esmu ļoti cietsirdīgs. Ne jau ļauns, bet, cietsirdīgs ir tā kā, mamma arī tāda ļoti, un man viņā varbūt tas ļoti nepatīk, un tad man ir, es ļoti cenšos vērot cilvēkus, un ja man kaut kas nepatīk, uzreiz meklēt sevī, mainīties, ko es tur varu mainīties, cenšos, bet nevar jau izmainīties, ja es tāds esmu, ja mani gēni tādi ir. Var tikai censties būt labākam, bet, problēma jau nevis problēma, bet mani pats galvenais, kas pa īstam man ir nepieciešams un kas pa īstam es esmu. Es uzskatu, ka es esmu ļoti labi noformulējis, kas es esmu. Es esmu āksts, karalienes āksts, un ļoti labi man tas viss padodās, es uzskatu. Un man ļoti patīk vispār viss. Mani slavē par raidījumu, pateicība, mīlestība, skatās. Varbūt tas arī bija mērķis, jo es ļoti uzticos savai zemapziņai. Viņa tik vēlāk man pat var pateikt, kāpēc es tā daru. Vienkārši tā daru, viss. Nesaprotu, kāpēc. Šodien arī... Un otrs man ir pierakstīts robežas. Robežas es kā cietsirdīgs varu ļoti labi nocirst robežas, jo, kas man ir izdevīgi, tas man ir izdevīgi, kas man nav izdevīgi, kāpēc man sevi mocīt, ja man tas nav izdevīgi, vispār nulle izdevīguma. Kaut bišķītiņ jābūt izdevīgumam, lai es kaut ko darītu. Tie ir man uzskati. Ja pilnīgi neizdevīgi, man nav jādraudzējas vai kaut kas, tie man uzskati. Bet, ja ir kaut kas izdevīgs, tad drīkst tā darīt. Es tā arī domāju, ka, paļaujos ļoti, jo es gribu sasniegt garīgo un galaktisko brīvību vai kādu tur. Šodien uzzināju, kas ir dvēseles miers un emocionālā stabilitāte, atšķirību sapratu. Un emocionālā stabilitāte, kā cietsirdīm, ir ļoti laba man. Nedz rokas nereti. Tas man viss ir kārtībā, bet garīgo uz to es tiekšos. Es ieklausīšos garīgos padomdevējos, varbūt atradīšu, vienam pašam negribas uz to baznīcu iet, nav jau, man jau uzjautrina tas viss, uzjautrina. Man vajag paķiķināties, būt rotaļīgam. Tā prieka vēsts man patika, bet pirmā daļa, var jau iet no otrās prom, arī tur nekas nav par to. Kā gribi tā darīt, bet tā mazliet kauns ir. Uz vienu daļu atnāk, kamēr dzied, iet prom. Bet, skatīšos, jo vajag man sasniegt garīgo. Sveiciens SS. Sveiciens Mārim Medniekam. Uzslēptā reklāma. DVD Laurencio. SVP.